Šajā priekšvēlēšana laikā Latvijā esam sasnieguši vēlētāju uzrunāšanas maksimālo debilizācijas līmeni. Tas, ko šodien redzam sociālajos tīklos, veids, kā vēlētājiem sev pasniedz kandidāti, norāda, ka priekšā mums ir vismaz 10 gadi lejupslīdes. Vainīgi bez jebkādiem variantiem ir paši vēlētāji, jo saturs tiek veidots tāds, kādu labprāt redz un kādu spēj uztvert vēlētājs. Sarežģīts saturs, kuri kaut kādi cipari, vērtības vai analīze nevienam nav vajadzīgs. Vajadzīgs ir skaistuma un atjautības konkurss, kur vēlētājiem ir smieklīgi, visu stāsta pa jaunam un atraktīvi. Skatījumu līderi ir tie, kas prot nolasīt cenas veikalos, tie, kas izveda atkritumus vai pagatavo kādu ēdienu, tie, kas prot ziņot, ka viss ir slikti. Un, protams, joki tie īpaši aktuāli. Vēlētājs saņem to, ko uzskata par adekvātu aģitāciju. Tāpēc savēlēsim sociālo tīklu zvaigznes, kuras bez spējas runāt telefona kamerā pa lielam citu iemaņu nav, un dabūsim pašpārvaldi bez idejām un spējām kaut ko izveidot. Tad būs brēka politiķi stulbeņi. Cienījamie, tos, kurus jūs par politikas līderiem izvirzāt, tie arī būs.